Sievietes politikas virtuvē. Labdien, labrīt, labvakar! Esam podkāstā Sievietes politikas virtuvē studijā. Šodien manā studijā ir divas viešņas, kas dokumentos ir karavīris. Karavīrs. Man pašai ir nedaudz aizspriedumi pret šo vārdu, tādēļ arī dāmas lūdza, lai drīzāk viņas uzrunā zemesardzes. Un tā iepazīstināšu. Janta Meža. Labdien! Sveika! Janta ir 6 bērnu mamma. Viņas vīru Ilmāru Mežu mēs vairāk pazīstam kā ekspertu demogrāfijas jautājumos, bet Janta ir, ko vērta ar saviem 6 bērniem, ar botāniķa izglītību un darbu dabas muzejā. Jā, Latvijas Nacionālajā dabas muzejā. Un tu esi arī vēl pedagogs, pasniedzējs. Negluži. Kas tā par informāciju? Ne? Es tā dzirdēju, ka tev ir savi studenti. Man, varbūt tās, sāksim ar to, ka, jā, man viena ir biologa izglītība, un tad man vēl ir mākslas akadēmijas izglītība. Un tagad vēl apgūst vēl 3. Ja gribēsiet, pastāstīšu arī par to. Šis ir, redziet, piemērs par to, ko sieviete ar 6 bērniem savā dzīvē var paspēt. Jā, esmu pamanījis arī tevi folkloras kopās un arī, tu tiešām kop šo mūsu latviešu nacionālo kultūras mantojumu. Tieši tā. Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupā saucies, esmu daudz gadus un sparīgi dziedu vēl šodien. Jā. Paldies tev par to. Un ko? Otra zemesardze mums ir Liene. Liene ir 3 bērnu mamma un arī redz, izdomājusi, ka kalpos zemesardzē. Lienīt, tu esi apguvusi psiholoģiju, turisma stratēģisko vadību, lielāko daļu savu mūžu veltījusi tomēr bērnu audzināšanai, šobrīd strādā pašvaldībā. Un cik gadus tu esi jau zemesardzē? Jau būs vairāk kā 3. Šobrīd zemesardzē dien aptuveni 10 000 zemesargu, un pēc papīriem skaitās, ka 20% ir sievietes. Latvija skaitās šajā ziņā starp līderēm, gan NATO valstu vidū, kā ir ļoti augsts sieviešu īpatsvars gan profesionālajā dienestā, gan arī zemesardzē. Vai ikdienā tiešām arī jūt, ka ir aptuveni 20% sieviešu? Jā, man ir tāda sajūta, ka man apkārtējie dienējušie zemesargi ir tā apmēram pareizajā proporcijā. Tādā proporcijā. Jā. Ja drīkst jautāt, kas ir jūsu specialitāte? Strādāt ar dokumentiem vai tomēr būt uz lauka? Esmu kājniece. Lien, tu? Es arī esmu kājniece. Jā, tā kā mēs saskaramies ar īstu zemesargu, to būtību, būt ar savu smago somu, mežā, gulēt, darīt visus taktiskos uzdevumus, tā viss pa īstam. Labi, tad jau ķeramies klāt. Man vairāk interesē tas, kāds ir šis personiskais aicinājums būt zemesardzē un kas ir tie personiskie izaicinājumi būt zemesardzē. Lien, kas bija tavs aicinājums? Aicinājums kā lielākoties, kas, man liekas, vispār bija ļoti liels pieplūdums. Tas, protams, bija karš Ukrainā, kad zemesargi ļoti izrādīja plašu interesi cilvēki iestāties zemesardzē un aizstāvēt savu valsti, vismaz sagatavoties. Es tajā brīdī, man vīrs tieši bija aizbraucis projām, bija sācis biznesu Francijā. Un es biju mājās viena ar 3 bērniem, un vēl tad puikas bija Latvijā. Un tā sajūta, kad tu pieļauj to domu, ka tu esi viens ar tiem 3 bērniem uz vietas mājās, un tev var nākt, pa durvīm iekšā orki vai kaut kāds tāds, ka tev esi bez iemaņām, bez kaut kādas, iespējas aizstāvēties. Manī radīja milzīgu nedrošības sajūtu. Un kā mēs cīnāmies pret nedrošību, mēs apgūstam to vai stājamies bailēm pretīm un rīkojamies. Un tā bija mana motivācija iestāties zemesardzē un mēģināt apgūt šīs iemaņas.
Jā, redzi, otrs variants ir, protams, kaut kur stūrītī ielīst un baidīties, jā, vai arī gudri tikai runāt un neko nedarīt, tu tomēr rīkojies. Jant, kāds tavs tas sākotnējais? Jā, ļoti līdzīgs kā Lienē sākums. Un tu arī esi 3 gadus? Jā, es arī aptuveni to pašu laiku. Jā, es arī ļoti daudz tajā brīdī domāju par saviem bērniem. Man 4 bērni jau ir pieauguši un 2 mazi vēl mājās. Bet man bija tas domgājiens bišķiņas savādāks, jā, jo redziet, tad, ja notiktu kaut kas tāds, tad visdrīzāk, ka vismaz manam vecākam dēlam izteikt, čalīt, aizsargā savu tēvzemi, un tas ir pareizi, bet atkal no otras puses, un tad tā paudze, kas ir 50 un plus, tas ir mans vecums, jā, tad mēs sēdēsim divanā un teiksim tiem jauniem cilvēkiem, uz priekšu, puiši, jā, aizsargājiet mūs, un mēs paši sēdēsim tajā divanā un komandēsim, jā. Nē, tā nav mana versija. Tā nav mana versija. Es to nespēju pieņemt, jo man ļoti patiktu, kā mūsu jaunieši, protams, iet un aizsargāt mūsu dzimteni, bet viņiem ir vēl viens ļoti svarīgs uzdevums. Viņiem ir mūsu turpinājums. Tas ir ļoti svarīgi. Un vēl no tāda viedokļa, ka man ārkārtīgi žēl tās jaunās paaudzes, ka viņi jau vēl savu dzīvi nav dzīvojuši. Viņi vēl neko nav nemīlējuši, ne bērnus sadzemdējuši, ne vēl daudz ko izdarījuši, bet viņiem būtu pienākums aizsargāt mūsu tēvzemi, bet savukārt tie, kuri jau šo to dzīvē redzējuši un izbaudījuši, tad mēs esam tie gaidītāji, jā. Un tā kā es pati vēl savā vecumā jūtos diezgan stipra un varoša daudz ko darīt lietas labā, tad es sapratu, ka nē, man nevajag stāvēt malā vai sēdēt uz dīvāna vēl trakāk, jā, un komandēt citus, bet iet pašai un darīt. Jūs runājat kā no kanceles. Jā, bet es to arī izdarīju, jā, nav jau tā, kad es sēžu dīvanā un tikai domāju, tieši tā, bet es izdarīju to, jā. Es tieši to gribēju teikt, ka tik pareizi tie motīvi, bet varbūt ir arī kaut kas sievišķīgāks, piemēram, pārbaudīt sevi, vai es to varu? Savā ziņā izaicinājumi mani patikuši vienmēr. Jo tu esi sportisti maratonu, jā, vai kāpt kalnos, vai kaut kādas tādas lietas vienmēr man ir aizrāvušas. Un jāsaka godīgi, kad tas, ko es izdzīvoju zemesardzes apmācībās, man pat tiešām radīja vēl lielāku pārliecību par savām spējām, savu spēku. Un es domāju, ka es pilnīgi mierīgi un droši varētu stāties un būt pat varbūt spējīgāka par kādu jaunieti vai vidēji Latvijas vīrieti, kas nav apgūši šīs iemaņas. Tāpēc es domāju, ka mēs vispār mūsdienās, ja salīdzinu ar pagātni, kad sievietēm bija iespēja tikai rūpēties par mājām, mums šobrīd tomēr ir milzīgas iespējas attīstīt savu fizisko potenciālu un būt līdzvērtīgām. Un to var izdarīt pat gada laikā, 2 gadu laikā, ja cilvēks vien to grib, viņš var sevi investēt. Arī šie fiziski izaicinājumi arī, ja tev arī bija tā, ka tev gribas pierādīt, ka es kā sieviete to varu, vai tas aspekts ne? Es jau sen zināju, ka es to varu. Labi, bet tad parunāsim par mūsu vīriem. Kāda tā attieksme bija, vai bija tāda sajūta arī, ka tad jāprasa arī no dzīvesbiedra, tad tev arī jānāk? Mums bija ar manu dzīvesbiedru šāda saruna, bet es ļoti labi saprotu viņa motivāciju, kāpēc viņš neiet nekādās militārās struktūrās, jo viņš ir gados tādos, ka viņam bija jādienē padomju armijā. Un tās atmiņas par to, kā bija tai laikā armijā, viņam ir tik ļoti nepatīkams, ka viņš vispār negrib pat uz to pusi iet, un tas ir tik saprotami. Jo arī man dienot zemesardzē ir lietas, kuras man padodās vieglāk, un es spēju kaut kādā veidā savā
uztveres laukā to tā ietilpināt kā tādu normālu lietu, bet ir lietas, kuras man nav tik viegli pieņemt. Liene, tev bija tāds uzstādījums arī, ka vīram taču arī būtu bijis jāiet armijā. Nu, redz, mans vīrs bija uzsācis biznesu Francijā un arī neilgi pēc tam, kad es iestājos zemesardzē, mēs izšķīrāmies. Līdz ar to šis jautājums uz mani vairs īsti neatiec. Vai es domāju, vai vīriešiem vajadzētu? Godīgi, jā. Es domāju, ka katram sevi cienošam vīrietim, kurš jūtās fiziski spēcīgs un tāds, kas var to izturēt, būtu jāiziet vismaz kā minimums tas rezervistu kurs. Vai rezervistu kurs nozīmē to, ka tu pārbaudi savas spējas, vai arī tas dod šo zināšanu apjomu, kas tev kurā brīdī ir jādara, lai tu pareizi koordinētu sevi tajā kopīgajā, kolektīvajā aizsardzībā? Tas īsā laikā iedod tev ļoti diezgan plašas zināšanas, vismaz kā rīkoties ar ieroci, kā viņu tīrīt, kā sniegt pirmo palīdzību, kādas ir komandas, kā tu sastrādājies ar komandām. Es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgs kurs. Jā, tad tu minēji to, ka tev arī tajā ikdienas dienestā ir kaut kādas lietas, kurām varbūt ir grūti uzreiz pielāgoties. Un es šeit paņēmu fragmentu no zvērsta, kas ir jādod stājoties zemesardzē. Tātad tur rakstīts ir netaupot savus spēkus, veselību un dzīvību, aizsargāt Latvijas tautu un Latvijas valsti, apsolos bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai un vienmēr pildīt savu komandieru pavēles. Cik tas ir grūti mūsdienu sievietei, mūsdienu apstākļos, kad līdz galam īsti tu to apdraudētību tā vēl nesajūti. Pakļauties. Komandieru disciplīnai? Jā, tā bija viena no tādām lietām, kas man personīgi bija diezgan liels izaicinājums, tāpēc, ka es esmu tāda anarhists pēc savas domas. Jā. Un, tas bija tā. Vai grūti tādēļ, ka tev liekas, ka tā komandiera pavēle līdz galam nav tā, kā tu būtu rīkojusies? Dažreiz jā, ka tu nevajag tik daudz domāt, jā. vajag, tu esi daļa no tā kolektīva, jā, nevis tā individuālā domāšana ir svarīgākā, bet tad, kad ir tas taktiskais uzdevums, tad tu esi daļa no kolektīva, jā. Jā, un tad ir jāatslēdz, tā paša loģiskā domāšana, vai jā, tad tā analītiskā domāšana jāizslēdz, bet jāieslēdz savukārt, tā saskaņošanās, jā, ka tu redzi, ko tev blakām dara, jā, ātrums, vai tieši otrādāk jābūt ir pilnīgi tā kā neredzamam un pie zemes pieplakušam, nekusties un tā tālāk. Un dažreiz tā tieši man ir, es esmu tāds cilvēks, kuram vajag visu laiku to kustību, jā, un tad es esmu saskrējusies un tad pusstundu vai pat ilgāk esi pilnīgi pieplacis pie zemes un nekustīgs un tā, un sālst un tu domā, vai ne? Ir grūti tādos brīžos, jā, bet tā ir daļa no tās izturības treniņa. Liene, kā tev ir ar pakļaušanos komandieru pavēlēm? Komandieri visdrīzāk ir vīrieši. Jā, tas ir izaicinājums. It sevišķi, tu zini, ka es esmu diezgan valdonīga. Bet man laikam ir ļoti, ļoti paveicies manā bataljonā ar profesionāliem instruktoriem. Viņi, kā lai pasaka, tās nav neadekvātas komandas. Tas viss ir izprotams, kāpēc viņas tiek dotas un kā viņas tad tiek pasniegtas. Nav bijis tādas sajūtas. Man vairāk, ko es par zvērstu man bija stāsts, kad pirms es piekritu zvērastam, man bija jautājums komandierim. Viens vienīgs. Es teicu, bet kā ir, ja ir tā X stunda? Un jūs pasakat, man tagad ir stundas laikā jāierodas bataljonā. Vai man ir tiesības nogādāt savus bērnus vispirms drošībā? Un tikai tad, ja atbild bija, viņiem bija apstiprinoši, protams, un tā tikai tad es biju gatava nodot savu zvērstu. Redz, tu tomēr piegāji tam ar analīzi, arī pašam zvērsta tekstam, vai ne?
Jā, jo tai mātei tomēr laikam nav nekas svarīgāks, kā pasargāt savus bērnus. Precīzi, jā, mēs par to vēl, bet es vēl par tiem varbūt personiskiem izaicinājumiem nedaudz paturpinot. Kas vēl ir tie izaicinājumi? Tev ir ļoti labs stāsts par sapieru lāpstiņu. Nē, Izstāsti. Kāds tev bija pārsteigums? Bija ļoti interesanti redzēt, mans uzvārds ir Laurova. Man gan ir ar U, bet ir ļoti Krievijā arī personāžs Lavrov, jā, kas nesaistās ar latvisku uzvārdu. Un mēs sanāk, ka gājām pēc ekipējuma pakaļ uz Valicu. Tad bija tā, ka es pat parādu tādu kā lāpstiņu tajā ekipējumā, salocītā formā. Es saku, kas tas tāds vispār? Un viņš man izstāstīja, kāpēc ir vajadzīgs sapieru lāpstiņi. Kāpēc? Tas gadījumā, tu tātad, ja tev ir jānokārto savas dabiskās vajadzības, mežā. Jā, un tas īstenībā ir arī ļoti liels izaicinājums vispār ar zemesardzi, kas ir kā sievietei ļoti grūti, gan, kad tev prasās savu komfortu, savu dušu, savu nezinu, kosmētikas rutīnu un tādas lietas, bet cik ļoti tu novērtē, kad mājās, kad tu atgriezies un tev ir sava tualete 3 dienām, kad tu ieej tai savā vannā, smaržīgās putiņās, un tu saproti, ka tā ir vērtība, jo ikdienā tev liekas tas pats sev saprotams. Jā, paceļam šo te jautājumu. Tas ir personiskie piemēri. Tā tualete lauka apstākļos, tas ir vienkārši Jo, redziet, zemesardzei, tad, kad mēs esam mežā un mums ir tas uzdevums, mēs nekur nedrīkstam iet vieni. Jā, mums ir jāpierod pie tā, ka mēs nekur neejam vieni. Nekur. Jā, tas nozīmē pat pačurāt. Jā. Un tā kā es savā nodaļā, mēs esam divas dāmas, bet reizē mums tā kā ir atdalīti tie uzdevumi. Tad man ir jāapskatās, kas man tur apkārt ir. Kurš man vedīs čurināt. Ķeizari. Jā, un tieši šādi te momenti ir tādi bišķiņās, kad ir, tādi iekšēji pārvarēšanas momenti vajadzīgi, jā. Nav tā, kad reāli cilvēks, cieties un reāli sabeidz veselībais tā, ka tu, tajos lauka apstākļos, nē. Tajā zvērustā tur bija kā, ka tu ej arī ziedo savu veselību, bet es arī gribēju pateikt, ka manā bataljonā arī ļoti labi instruktori un par mums daudz domā. Un viņi vienmēr mums atgādina, lūdzu, neaizējiet līdz tai robežai, kad būs problēmas ar veselību. Domājiet par to, jūs paši jūtat, kur ir tā robeža, kur jūs varat un kur vairs nevarat, jā? Kur jūs varat panest un kur vairs nevarat panest, jā? Kur ir augsti? Jā? Kur ir augsti un vai nenosalstiet līdz tam brīdim, ka pēc tam būs ļoti nopietni jāārstējās, jā? Tā kā... Parunājam par to somu smagumu. Tas ir vispār sievietei paceļams. Paceļams jau ir, bet jautājums, cik tālu tu vari aiziet, jā? Tas ir viens. Bet runājot par to sapieru lāpstiņu, man ļoti patika, viņa jābūt katram karēvim, tā sapieru lāpstiņā, jā? Bet manas nodaļas puiši domājot tieši par to, lai man tā soma būtu vieglāk. Viņi saka, Janta, tad, kad vajadzēs, mēs tev iedosim to sapieru lāpstiņu, jā? Tagad es jau trenējos un parasti ņemu līdz, bet reizēm tad, kad ir... Bet tā droši nav tā smagākā lieta. Tur viens tāds mažs struntiņš, 1,5 kilogramu stabili viņas var, jā. Bet, es parasti tad mēģinu ļoti, ļoti racionāli to somu sakrāmēt tā, lai man viņa būtu tik smaga vai tik viegla, ka es tomēr varu daudz kilometrus viņu nostaigāt. Un tad, kad puiši ceļ man somu, viņš saka, kam tik viegla soma? Saka, man. Jums ir jānes līdz arī savs ūdens, vai ne? Jā, obligāti. Un tur arī redz, ka katrs ir savu to ūdens patēriņu regulē. Vienam vajag tos 2 litrus dienā, vienam varbūt, ka nemaz nevajag tos 2 litrus. Un tad pēc tam visi vakarā, kad tur sāk krampēties kājas, es saku, mīļie, tas ūdens ir tieši tas, ka jūs nedzērāt ūdeni. Jā? Redz, jā.
dzīves gudrības. Tur jau dalās. Nav tā, ka, ja tev vienam nebūs ko ēst, tad, tici man, beigās viņi pabaros vairāk nekā viņš būtu pats paņēmis. Es gribēju pieskarties vēl tādai personiskai lietai, kā reliģija. Es nezinu, Janta, par tevi, bet Liena zina, ka tu esi, tu piedari draudzēji un tu esi kristīta. Vai reliģija iet kopā? Tomēr tur tās reliģija caurvijā šis pacifisms, nebūt, nekarot. Kā tas iet kopā? Vai tev ir kādreiz bijusi tāda iekšējais dialogs ar sevi? Saproti, man ar reliģiju vispār ir īpašas attiecības. Kā man kristīja vecāki, tas vecums, kad tu neizvēlies, kad tev saproti, ka tas ir svarīgi, Dieviņam es esmu ticējis vienmēr, bet arī šobrīd manī ir sajūta, ka Dievs ir katrā no mums. Dievs ir tas labais, ko mēs sevī barojam, ko mēs, tāpēc arī paralēli zemesardze es gadu mācījos jogu vēl. Un tur jau arī visi ahimsas principi, nevardarbība un būt labi gāja pretrunā ar zemesardzi. Bet, kā lai pasaka, tad, kad tu sāc domāt par to, piemēram, par bērniem, par kaut ko, ka tevī ieslēdzās mādas instinkts, ka tevī ieslēdzās tādi kaut kāda aizsardzības mehānismi, ne jau es esmu gatava kādu nogalināt, tāpēc, ka man kaut ko vajag. Tas būtu tīri aizstāvības nolūkos un pretojoties pret to, kad uzbruku tam, kas ir man ļoti svarīgs un mīļš un tūs. Un patiesībā man beigās jogas iemans ļoti noderēja zemesardzē, jo tur ir dažādas elpošanas tehnikas, ar kurām tu sevi var sasildīt, ar kurām tu var nomierināt prātu. Tur ļoti svarīgi ir ļoti liels darbs ar sevi, ceļš tiešām, ka tev stundā jāguļ ir ierakumos ziemā, tu nevar kustēties, un tev vajag sevi sasildīt, un tu viss, vai vienkārši meditēt, lai tas būtu tā kā, izturams. Klau, varbūt redz, zemesardzē jāņem vērā šīs te, ka varbūt ir jogas nodarbības praktiski jāpraktizē arī zemesargiem. Kā tev ir attiecības ar, ja drīkst jautāt, ar reliģisko pusi? Es esmu kristiete, kristījos un iesvētījos apzinātā vecumā, pati to gribēju un tā. Un es domāju, es arī to Dieva jēdzienu varbūt tās bišķi plašāk ņemu, jo es varu kaut kā arī ļoti labi savienot to, ka mums daba arī visi dabas vide un apkārtne un visums ir daļa no mana dievišķā redzējuma. Un attiecībā uz zemesardzi un šo jautājumu es diezgan bieži ar kapelānu, viņš arī tieši manā rotā dienē un runājos, un mums tiešām daudz jaukas sarunas bijuši par šo tēmu, bet arī es diezgan bieži aizdomājos, kas ir tas rīks, ko es turu rokā. Kas ir tas rīks, ko es turu rokā, ja kam viņš domās. Un tieši tāpēc varbūt tās man nav visai tādas sirsnīgas, vieglas attiecības ar šaujamieročiem. Jā. Es labāk viņus nenēsātu, ja tāda iespēja būtu. Bet, kā ir, tā ir. Jā. Nav viegli, bet... Jo es visu laiku par to domāju, kam tas rīks ir domāts. Tā ir parasti tāds teiciens, ka, ja ir ierocis, tas kādreiz izšaus. Ja? Un tas noteikti ir jāņem vērā, un droši vien, kad arī jums dienējot, noteikti jābūt arī ir mentāli gatavam. Jā, un iespējams, ka tā arī tas varētu būt viens no tiem smagākiem izaicinājumiem, ja mēs atkal atgriežamies pie tēmas izaicinājumu zemesardzē. Kā būtu tad, aizejot nedaudz tālāk, tas jūs redzējat par tādu kolektīvo aicinājumu? Mēs izzinājām jūsu personiskos aicinājumus, izaicinājumus, bet varbūt tagad, ja jūs varētu jau pavērtēt,
kopējo sabiedrību, nu, piemēram, pienākumu sabiedrības būt, iziet šīs apmācības, vai tas būtu obligātā militārā dienestā vai tomēr zemesardzē, bet katram sabiedrības loceklim gūt šīs iemaņas. Kāds ir tas jūsu skatījums? Es teiktu, obligātais kara dienests vai dienests zemesardzē to varētu likt tā kā tādu, nosacīt vienlīdzības zīmi, jā. Zemesardze varbūt tās pat ir labāka tādā ziņā, ka viņi ir ilgtermiņā. Obligātais kara dienests tomēr ir salīdzinoši šīs periods, un pēc tam cilvēks var pārslēgties uz citu, teiksim, domāšanas virzienu un daudz lietas aizmirst. Bet zemesardze ir tāda regulāra, jā, mums ir visu laiku jātrenējās. Tā. Bet protams, mums jāņem vērā arī, ka cilvēki ir dažādi un kādam var tiešām ļoti nepatikt visas tās lietas, kas ir saistītas ar militāro. Jā, bet es domāju, obligāti būtu tagad kādā civilās apmācības līmenī absolūti pilnīgi visiem cilvēkiem jāzina, kā rīkoties. Un ja notiek kaut kāda tā x stunda vai ko, tad tomēr no tās valsts nesagaidīt obligāti, ka viņi šī brīdī atrisinās tieši visas manas problēmas. Jā, mums ir kaut kā pašiem jāmāk rīkoties, vismaz aizskriet līdz vietai, kur var patvērties. Liena, redz, tu nedaudz jau sāk interesēties par valsts aizsardzības dienestu, ja, kas tas ir tā mācību stunda, kam vidusskolnieki šobrīd iziet. Jā, es ļoti atbalstu, jo tas tiek iekļauts vidusskolēniem mācību procesā, no tā necieš ne viņu, teiksim, studijas, nekas tam līdzīgs, kad es drīzāk tad iestātos pret to, ka rauj ārā tos jauniešus, kas jau studē no augstskolām un liek viņiem gadu tur, teiksim, izjaukt viņu karjeru, jā, jo pēc tam ir daudz, kas vairs nevar atgriezties, kas netiek apakaļ tā ritmā un ir izmainījies, tāpēc es viennozīmīgi esmu tikai un vienīgi par šo vidusskolēnu iesaisti, jo viņiem arī tas process paralēli notiek mācībām un nekādā veidā neizjauc kaut kādu. Ir jau valstis, kur tieši tā, viņš ir pat definēts kā obligātais militārais dienests, kur tu jau var sākt jau pa vasarām, pa 1-2 mēnešiem starp klasēm, jā, tev jau to jaunieti iesauc, un, zinu, Norvēģijā, Zviedrijā, man liekas, tā ir kaut kur. Jā, kaut tās 3 nedēļas, pat tāds rezervista variants, tas jau būtu ļoti daudz, ja visiem būtu tāda iespēja to iziet. Bet labi, tā ir jaunā paudze. Ar tiem mēs tā kā nedaudz šobrīd jau sākam strādāt. Bet lielākā daļa sabiedrības jau ir vecāka tomēr par 18, 20 gadiem. Ko ar viņiem iesākt? Diemžēl zemesardze arī visus neuzņem, ir kaut kāda kapacitāte. Es domāju, noteikti ir ļoti, ja nevar gūt tās praktiskās militārās iemaņas, tad vismaz katram vajadzētu apgūt to, kas ir aprakstīts, ko tev darīt tajās 24 stundās. Protams, visiem ir tā sajūta, es par to domāšu tad, kad tas tā kā pienāk vai kā, bet ja tu esi, kā lai pasaka, gatavs un daudz mēs, teiksim, morāli zina, kā rīkoties, tad tev ir, vieglāk. Labi, redz, mēs sākumā jau minēju, zemesardzē 10 000, pret kopējo sabiedrību, protams, nav daudz. Tad jautājums, vai kaut kā jāatgriežas pie tiem laikiem, kā lielākiem darba kolektīviem darba vietās būtu šīs apmācības jānotur saviem darbiniekiem. Pa sliktu nenāk. Jā, pa sliktu tas noteikti nenāk, bet es domāju, varbūt tās, ja mums tā pilnīgi visa sabiedrība ir jāaptver maksimāli, cik tad elementāra cilvēku fizisko attīstību veicinoši faktori. Jā, valstī jādara, jā, respektīvi, lai būtu pieejami veloceliņi, stadioni. Labi, viens ir šis fiziskais, jā, bet vai otrs ir arī šī informēšana vai informētība, tā ir pietiekama? Mēs tagad sākam to patvērtņu tīklu lēnām attīstīt, jā, lai būtu, kur patvērties, tas arī droši vien ir svarīgi, bet tā pati 72 stundu soma. Es domāju, kā pienākums īstenībā tas vairāk būtu ģimenē? Mātes vai tēva? Salikt? Domāt par somu.
gribētos jau pārspēlēt it kā tā tēva pusē, bet beigās. Kāpēc lai jebkurš ģimenes loceklis tur neiesaistītos? Jā? Tēvs būs tas, kas nesīs. Tās nesīs, bet mātei tas proviants ir jāsaliek, jā. Tas ir viens, bet arī teiksim, pusauģu bērni, viņi arī ļoti daudz ko var izdarīt, jā. Es kaut kādā veidā, tad, kad sākās Ukrainā karš, arī par šo te jautājumu bieži savā galvā pieķēru, ka es par to domāju. Ja? Piemēram, iegādājoties bērniem kaut kādas lietas, ūdens necaurlaidīgās jakas, kaut kādas tur zābaciņus un tā tālāk. Ja? Domājot par to visu, tur uzreiz iestājās cita domāšana. Ja? Pareizi, jā, nebija padomājis. Vai jūs ikdienā komunicēt ar citām sievietēm un mēģināt viņas noskaņot, lai pievienojas Zemesardzē? Nē. Es nenoskaņoju viņas, bet es rādu savu pozitīvo piemēru un diezgan daudzām patīk, jā. Kad, tā kā, jā, bet tā es neesmu mēģinājis. Es domāju arī caur to piemēru, caur to, kad sāku publicēt par to, kad es tur esmu Zemesardzē un kaut kāds tāds, es redzēju, ka diezgan vairākas no mana teiksim, paziņu loka, sekotāja loka arī nolēma iestāties un pēc tam es redzu viņu bildes un man ļoti liels prieks. Bet, Klau, vai vispār drīkst publicēt šīs bildes? Palapoties ar to, ka tu esi Zemesardzē? Ir ļoti ierobežots saturs, bet pārsvarā tas, ko es publicēju, ir to, kas ir ticis jau publicēts. Ja mans bataljons nopublicē to informāciju, tad es ar to uzskatu, ka es varu arī, kur ir man bilde vai kaut kāds, teiksim, tāds, tad es to uzskatu kā atļauju. Jūs abas esat Kājnieki. Tā bija jūsu izvēle, vai jums bija iespēja izvēlēties arī būt birojā, strādāt Zemesardzē ar kaut kādiem papīriem? Tev jebkurā gadījumā ir jāapgūst viss, ko apgūst tavi biedri. Pēc tam, kas notiek x stundā, to izvērtē komandieri. Un, protams, katram ir kaut kādas iemiņas, ko tu var apgūt papildus. Mana vēlme, mana doma bija izvēlēties šo te mediķa ceļu. Jā, diemžēl sakrita tā, ka es nevarēju tik ilgu laiku vairs veltīt tām mācībām, jo tur ir kaut kāds, man liekas, mēnesis gandrīz no vietas. Un viņas ir diezgan smagas tās mācības. Paramediķis tāds īsts, kara lauka. Jā, bet jebkurā gadījumā tev ir jāzina viss. Tāpēc, jā, ievainos biedru, kuram, nezinu, ir ložmetējs vai kāds cits, teiksim, ierocis, tev ir jāmāk ar viņu šaut. Manā? Klau, vai mūsu latviešu raksturos, tajā kultūras mantojumā, mūsu gēnos ir izturība? Protams. Bet vai mēs to nododam tālāk, vai tas iedzimst mūsu bērnos? Vai mēs to ar pienācīgu pienākumu nododam tālāk mūsu jaunajā paudzē? Es domāju, ka tas neiedzimst, tas ir jānodod. Dzīve tev izmācīs. Jā, un arī bet es, piemēram, tomēr tā skatoties, arī piedodiet uz saviem bērniem, man pašai par sevi liktos, ka, es neesmu fiziski spēcīga, neesmu trenējusies tā, bet ka manī būtu tā izturība. Vismaz es būtu gatava iet un izturēt. Bet par saviem bērniem līdz galam es neesmu viņos tā atbildīgi to izturību trenējusi. Jau tavā vecumā jaunākais, jā, tā kā 10 gadi jaunākam, pārējie lieli. Es domāju, ka bērni ir jāsūt uz sportu. Tā kārtīgi uz sportu. Tas ļoti izaudzina raksturu. Mērķtiecību. Tu cīnies, iemācies zaudēt, tu iemācies stāvēt tam pāri, iemācies atkal iet uz uzvarām. Un vismaz maniem dēliem tas ir nostrādājis tā sajūta. Meita tev iet baletā, es domāju, ka tur arī izturībai jābūt, jā? Cīņai ar pontēm. Vai ne? Tieši tā. Jā, es pilnīgi piekrītu. Sports ļoti labi un arī muzikas skola un viss, kur ir ilgtermiņā jāiet uz rezultātu, kur nevar tā kā čiks un vienā dienā tu jau esi klāt jau pie rezultātu.
Nē, tieši tajos. Tad jūs esat tā pozitīvi noskaņots, ka tā jaunā Protams. sabiedrība Fantastiski. izturēs. Mums ir fantastiski jaunie cilvēki. Fantastiski. Es to gribu uzsvērt. Fantastiski jaunie cilvēki. Nu, jā, labi, bet tomēr tā tad sports, tas droši vien, ka vecākiem ir arī tāds uzstādījums jāliek, bet arī droši vien skolai varbūt vairāk, ja tās fiziskās apmācības, civilās aizsardzības. Jā un nē, mēs baigi daudz tā skolai uzkrāmējam, jā? Respektīvi no sevis noņemam un uzliekam citiem to atbildību. Bet mums tomēr, es gribētu teikt, 70% vai pat vēl vairāk par saviem bērniem pašus viņus jābīda. Un skola, ja viņa veicina to, kad mēs ejam vienā virzienā, ļoti labi, ļoti labi. Jā. Bet mēs nevaram tomēr no tās valsts prasīt, tad tagad izaudzina to manu bērnu, es viņas piedzemdēšu, vai ne, nu tad tālāk, vai ne. Nē. Jā. Nu, diemžēl, jā, mēs jau redzam, ka daudziem mums sāk trūkt šo vecāku iemaņu audzināt bērnus. Nevelti, Laika trūkst. Laiks, jā, bet kaut kādi citi izaicinājumi novājina mūsu spējas būt par atbildīgiem vecākiem. Paskatieties to statistiku, cik no ģimenēm jāizņem katru dienu ir ārā bērni. Jā. Tas liecina ne jau tikai par alkoholismu vai kaut ko tādu. Tas liecina par to, kā jau tā 30-gadnieku paudze, kas ir šie vecāki, ka tur trūkst jau kaut kādas tās rakstura īpašības sevi disciplinēt un sevi uzņemties pienākumus, ilgstošus, pastāvīgus. Teiksim, jau visu laiku jau ir bijusi arī iepriekšējos daudzos gados un arī senos laikos ir bijuši visādi cilvēki, kuri nav ideāli sava vecāka lomai un tā. Es domāju, tā atšķirība ir tā, ka mūsdienās ir lielāka visi tie šķiršanās procenti un viss dēļ tā, ka visa tā pasaule kļūst nenormāli ātrāk. Jā. Un cilvēki vienkārši ir ļoti sarežģīti nodzīvot ar vienu cilvēku visu dzīvi. Plus arī tas, ka agrāk tev bija spiests, lai tu vienkārši varētu, kā lai tu saka, izdzīvot, tev bija jārēķinās. Tas vīrietis tur darīja tos lauku darbus, un tu biji tā, kas tur šmorēja, jo viens bez otra nevarēja. Ja tam vīrietim pašam vēl jāšmorē, tad viņam vairs nav laika tiem lauku darbiem. Vai kaut kā tā, ka tas bija veids, kā izdzīvot. Un tu sagāji, un tev bija tāds, kā, nezinu, izdzīvošanas instinkts. Šobrīd jau mēs ļoti daudz baudam dzīvi. Ne tik... Un beigās baudam un kļūstam pavirši varbūt pret lietām un pienākumiem, kas mums ir, jā. Kā lai pasaka, bet jūs, piemēram, labi, mēs aizējām varbūt no tās tēmas, bet tieši tā, tādas sabiedrība. Jūs, protams, redzat šos motivētos cilvēkus zemesardzē savā apkārt, bet kopumā sabiedrība ir noskaņota, ka viņai ir kolektīvi jādomā par to, ka man būs tajā brīdī jāpalīdz ne tikai sev, ne tikai saviem bērniem, bet arī kopumā aizstāvēt valsti. Es domāju, ka mēs tiešām to nevaram paredzēt, un katrs atsevišķi mēs nevaram tā īsti paredzēt, kā mēs rīkosimies. Jā? Mums varbūt tās ir vairāk vai mazāk, teiksim, es negribu teikt piespiedu kārtā, bet mēs esam devuši tos vērst, ka mēs mobilizēsimies, tad ja būs šī smagā situācija. Bet Ukrainas sabiedrība mums daudz ko var pateikt priekšā, kā tas notiktu, ja notiktu. Ja? Un Ukrainā, tad, kad bija iebrukums, tad sabiedrība ļoti saliedējās un tā kā daudz cilvēku, kur bija stipri atrauti no visām tām militārām lietām, viņi varbūt nebija tie, kas gāja kara laukā, bet, lai notiktu veiksmīga aizstāvēšanās, nevajag jau tikai karavīrus, bet mums vajag to, ziniet, otro līniju, trešo līniju, 4., 5. un 10. un 28. līniju. Ja? Un man ļoti patika to tad skatīties šos te video, piemēram, par cilvēku, kurš neko citu nevar, bet viņš var noķert zivis, ja, Ukrainas viens. Viņš ķēra zivis, viņš rādīja, kā tās zivtiņas viņš tur sagatavo, apcep, ar tomātiņiem tur kaut ko tur sataisa burkās, saliek tās burkas, daudzas burkas, tur ir 10 to burku saliek kastē
un aizsūt uz fronti. Tas, ko viņš var izdarīt, jā. Un ja katram cilvēkam ir šitas mikrodarbiņš, ko viņš izdara pa labu saviem karavīriem, lai spētu viņiem paēst, apģērbties, drēbes izmazgāt, vai ne, tur nezinu ko vēl, tas viss tad ir tas viens, tā dūre, kas tur mūs kopā, ja? Un mums vajag to dūres sajūtu, ka katrs to savu mazo darbiņu dara. Jātic, ka, mēs kopā spēsim mobilizēties, jo skaidrs, ka arī Ukrainas sabiedrība, brīžiem tur ir sašķēlusies. Ir tie, kas ziedojas, tam kopējām darbam, ir, protams, tie, kas negribās viņus varbūt aizstāvēt. Bet Ukrainā vienmēr ir bijusi tāda ļoti plaša tas spektrs, attiecībā pret Ukrainas saistību ar Krieviju bijuši tādi, kuri pilnīgi pār un atkal pretēji un tā. Bet vienmēr ir bijuši arī tādi pa vidu, uz kuru pusi vējš pūtīs, tur arī, vai ne? Bet tas jaukākais, kāpēc es iepriekš to stāstīju, bija redzēt, ka tad, kad tiešām realitātē bija tās grūtības, bija ārkārtīgi daudz cilvēku no tās neitrālās zonas. Tas vienkāršais parastais cilvēks tajā brīdī ir spējīgs pieņemt pareizās izvēles. Un palīdzēt savai valstī. Jā. Bet kā mums ir ar citautiešiem? Es vienkārši domāju tā, vai jūs sev redzat apkārt arī zemesardzē, ka ir ne tikai latvieši, kas būtu gatavi aizstāvēt savu neliels valsti? skaits, jā, mums ir arī citautieši, un man liekas, ka viss ir kārtībā zemesardzē. Zemesardzē jau noteikti ir motivēti, jā, protams, bet vispār kā jūs vērtētu? Kā lai pasaka, man šķiet, ka ļoti liela daļa Latvijas Krievu ir lojāla Latvijai. Ļoti liela daļa. Un tāpēc man pat ir reizēm situācijas, kad ir nērti, kad sanāk, runājot par agresoru, mēs sakam Krievi, tur tā Krievi, ka sanāk, kad viņi visi tiek likt vienā maisā ar orkiem, kas būtībā ir tik netaisnīgi. Jo man pēc saviem zemesardzes biedriem arī, kas ir Krievu tautības, man ir sajūta, ka es viņam mierīgi, kad es zinu, ka tas būs pirmais, kas man glābs gandrīz, vai kas cīnīsies ar mani plecu pie pleca tieši tāpat kā pārējie. Arī kaimiņos vai paziņās. Noteikti nevar neviens likt vārdu teikt, ja cilvēki nāk un pat dienē, ja? Bet, ja tu man tā prasītu, tad varbūt aizejot daudz, kur tu redzēji tādus krievtautības cilvēkus. Viņš ir tieši, kā tu saki, vienkāršais cilvēks neitrās, bet tādā x stundā, kam viņš nogriezīs. Ir daļa un daļa, ka mēs nevaram. Protams, kad ir ļoti, mēs redzam arī pēc dažādiem vēlēšanu rezultātiem, pēc visu kaut kā, ka cik liela daļa tomēr ir arī, kas ir pret mums. Kas izdarīs pirmie dūrieni mugurā, teksim tā. Bet tas ir bijis vienmēr arī tajā pašā Ukrainā tā ir. Jā, Ukrainā tas ir ļoti, ļoti labs piemērs par to Ukrainu. Jā, Austrum Ukrainā gan pirms kara, gan arī kara laikā ir ļoti daudz cilvēku, kuri bija prokrieviski. Un, tad ko viņi ieguva? Jā, ko viņi ieguva no tā visa? Jā, tagad zeme viņiem ir iznīcināta, tur viss ir, un tos cilvēkus, kas dzīvoja Ukrainā, vīriešus, mobilizē un iesaist kara darbībā. Jā, tas ir tas. Un es domāju arī tiem cilvēkiem, kuri tagad šeit Latvijā dzīvo un ir prokrieviski, viņiem ar to ir jārēķinās. Jā, kad nebūs jau tā, kad atnāks un pateiks, jūs dzīvojat mierīgi, jā, tur viss ģimenīts, visa būs. Mums arī otrais pasaules karš tieši to māca, jā. Atnāk nokopē zemi un paņem vīriešus un iedzen ar varu armijā, jā. Jā. Tieši tā, jā. Mēs jau nonācām līdz tām sarunām jau par to kara situāciju, jā, par to x stundu, un es atkal gribu atgriezties pie sievietes, mātes redzējuma. Kā jūs vispār liekas tādai mazai, tomēr mazskaitlīgai nācijai, kā mēs esam, latviešu nācijai, izdzīvošana kara gadījumā? Kas būtu pareizi jūsu skatījumā? Visi paliek uz vietas, visi cīnās, liels vai mazs,
vai tomēr es jau provocēju un virzu tā, kā es jūtu. Man pašai liekas, tā jaunā paudze, kas vēl var veidot ģimenes, kas vēl var tos latviešus laist pasaulē, tie mums ir jāsargā. Vienalga, meitenes vai puiši. Elīna, es tev piekrītu. Jautājums tikai par to, vai vispār būtu pastāvēt kaut kāda iespēja viņus evakuēt. Tāpēc tas, kas ir šobrīd, man liekas, valstī nevajag pretoties tam, ka ne pretoties, bet, teiksim, atbalstīt arī tos jauniešus, kas mācās ārpus Latvijas jau tagad, jau šobrīd, kas var nest arī to, Latvijas dzimtas kodolu un vārdu un kultūru un visu, jebkurā gadījumā, kā arī viss, teiksim, sadarbības ar diasporām un viss pārējais, jo man šķiet, ka tas, kā arī, teiksim, Latvijas valsts, kāpēc viņi varēja, kaut kādā mērā atgūt savu vārdu, bija arī milzīgs tāds, nezinu, liels diasporas pienesums. Tieši tā, jo arī mums manuprāt, vislabākā prezidente, Vairvīķa Freiberga arī, taču ir kādu pienesumu iedevusi Latvijai, un reizēm tie cilvēki, kas ir ārzemēs, ir daudz lielāki patrioti nekā mēs paši. Es kaut vai varu spriest pēc savas māsas meitas, kas dzīvo Austrālijā. Viņi zina daudz vairāk latviešu dziesmu nekā mani bērni. Viņa ir tāds Latvijas fans, kad ir tāda vēl pameklēt tikai, un tās ilgas pēc Latvijas man šķiet to vairo. Un tāpēc tā mana nostāja būtu, protams, ja vien ir iespēja, tad jauniešiem dot iespēju evakuēties vai veidot jau domāt, kā tagad viņus, teiksim, pasargāt, kur viņus pēc tam integrēt, kaut kur, es nezinu, kaut kā mācīties, vai kā viņus vispār, kā to dabūt gatavu, lai viņus varētu dabūt prom, ja ir tāda X stunda, vienkārši kaut kādam plānam būt. Labi, bet visi tavu bērni nav ārzemēs. Nē, pieņemsim, kaut vai viņi būtu Latvijā, ja tas viss sākās, es jau arī nezinu, kā tādā brīdī, teiksim, aizgādāt viņus tur, jo, tie varianti jau ir ļoti maz, un visticamāk, ka tie jau būtu pirmie, ko arī apturētu tāds agresors. Jā, es esmu diezgan bieži ar daudziem cilvēkiem par šo tēmu runājusi, un viņi prasa, ko tad darīt? Ko tad darīt? Ko tu iesaki? Jā? Protams, ka mēs nevaram paredzēt, ja gadījumā kādā veidā varētu notikt tas okupācijas mēģinājums. Brīdī, ir vairāki varianti, jā, kā tas varētu būt, vai tur, piemēram, sabombardējot mūsu kaut kādus enerģētikas objektus, jā, tā ir milzīga katastrofa, tas ārprātīgi daudz upurus prasītu. Vēl varbūt ir kaut kāda, teiksim, tāds ātra okupācija, jā, ka arī mēs nekur nevaram paspēt aizmukt, es domāju, civilie iedzīvotāji, jā, vai arī variants ir, kad notiks kaut kāda lēna okupācija, tur no kaut kāda punkta izējot uz tādā gadījumā, jā, tad varētu būt, kad ir iespēja kaut kur cilvēkiem pārvietoties, bet noteikti, kas būtu svarīgi, jā, ka saprast, ka ne tikai mūsu tautas ģenētiskā mantojuma izdzīvošanas stratēģijā būtu svarīgi civiliedzīvotājiem pēc iespējas pazust no tās vietas, kur notiek tā kara darbība. Bet arī kaut vai tāpēc, lai nebūtu tie milzīgie upuri. Bet jūs ģimenē ir plāns tādā vai tādai situācijai? Ja būtu iespēja, vismaz nedēļu saprastu, kuru pusi skriet, tad mēs jaunākos bērnus mēģinātu dabūt ārā no Latvijas. Vecākie bērni, tad, lai viņi paši jau ir pieauguši, viņi domā un tā, bet jā, kaut kā pasargāt no tās ārprātīgās situācijas, kas var šeit būt. Jā, tas droši vien ir ļoti skarbi vispār esot vecākam domāt par to, ja tev ir 2 30 gadnieki, 2 20 gadnieki un 2 11-nieki, jā. Skaidrs, ka mēs rūpēsimies par tiem, kas ir tie nepilngadīgie primārie, bet, protams, arī tie 20 gadnieki. Tie arī ir tie,
kuri būtu tā Latvijas nākotne, kuriem būtu jābūvē. Bet redzi, un te viena dilemma, piemēram, šobrīd, ka mēs jau neslēpsim, daudz vecāki tieši aiz šīm bažām par drošību jau laikus savus bērnus sūta prom studēt uz ārzemēm. Bet ne tik daudz ar mērķi iegūt šīs, varbūt kaut kādu īpašo izglītību, bet tieši pilnīgi atklāti ar mērķi, lai viņi ir jau ārpus Latvijas, lai viņus neiesauc obligātajā militārajā dienestā, jo tad viņi uzreiz būs šie rezervisti x stundām. Un tā, kā lai saka, morālā dilema šeit ir tā, ka ne jau visi var atļauties savus bērnus sūtīt uz ārzemēm. Un tad sanāk tā, ka ir kaut kādas cilvēku kategorijas, kuras to var atļauties, tie to savus bērnus visus aizsūta uz tām ārzemēm, un tad ir tas lauku cilvēks vai cilvēks vienkāršais, kurš savus bērnus uz ārzemēm neaizsūtīs, un tie tad paliks aizstāvēt. Tas ir vēl viena tāda lieta, ka būtībā jau it kā šī gaidīšanas režīmā, kas var būt gadiem, varbūt pat gadu desmitiem, ja, kad ir šis te gaidīšanas režīms uz šo te nejauko x stundu, mēs atšķaidam savu latviešu ģenētiku, aizsūtot projām savus bērnus jau laicīgi, un viņi tur gadiem dzīvo, un pēc tam viņiem vairs nav motivācija vispār te nākt apakaļ. Kāpēc viņiem te dzīvot? Ja? Jo viņi jau ir pieraduši tur ģimenes izveidojuši un karjeru un tā tālāk. Ja? Arī tas ir vēl viens tāds veids, kā mēs zaudējam savu ģenētisko spēku. Ir, bet kā tad mēs tam bērnam varam pavēlēt? Tev 2 bērni ārzemēs dzīvojam. Jā, un viņi būtībā viņi mācās. Jā. Viņi jau nedzīvojas, cik pa laikam dzirdu viņu vēlmi atgriezties Latvijā, un par ko es arī priecājos un no sirds ceru, ka tā arī būs. Bet jo ilgāk laiks ies, jo viņi būs nobriedušāki, jo vairāk viņi būs piedzīvojuši dzīvi un spējīgi paši izlemt, vai viņi gribēs karot vai nē. Bet būsim reāli. Ne jau mums tur tie 200,000 jauniešu, kurus mēs sūtīsim pretī Krievijas armijai, palīdzēs kaut ko izdarīt. Fronti nosargāt. Pie kam no kā puse ir tas, ka mums Latvija ir jāsargā, tas ir viennozīmīgi. Bet bez NATO, bez Eiropas Savienības atbalsta mēs tāpat esam pārāk mazi. Jau kaut kam tādam. Tas viss ir... lielā mērā Dieva rokās. Protams, jā. Bet šīs ir tādas, kā lai saka, diezgan nepatīkamas tēmas, jo mums jau jāapzinās, ka mēs domājam tādu kolektīvo, tad jā, visiem būtu jābūt ierindā, bet kad tu personiski tam uz to lietu paskaties, tad tu saproti, tas jaunietis, kāds būs tas ieguvums. Drosme ir ļoti laba īpašība, bet ir jābūt arī stratēģijai. Ja tu vienkārši aiz drosmes nesies pretī pārspēkam un atdod savu bērnu dzīvību tādēļ, tā ir muļķība. Mm-hmm. Jā, un ja tev ir tiešām, lielāka jēgas apratne, ka tas tam būtu izšķirošs, teiksim, mirklis tādā cīņā, tad, protams, tas būtu savādāks jautājums, bet mūs jau arī iepriekšējos karos, ne jau mēs uzvarējām. Mums sakrita ļoti veiksmīgi apstākļi, kad lielvaras pašas vienkārši tika gāstas kaut kāda Padomju Savienības sabruka un jā, mēs viņu droši vien neapgāzām. Tas arī, protams, ir skaidrs. Mēs parādījām savu gribu, kas mums noteikti ir jāparāda. Laikam mēs sievietes, mātes jau pieredzējuši, jau savus dzīvi, baudījušas reizē, ja, izbaudījuši to, ka varam būt mātes, varam dzīvot mierīgā vidē un realizēties. Tādēļ mēs jūtam sevī to pienākumu, ka tad mēs iesim tajās rindās. Jā, es būtu priecīgi, ja valsts vispār, es domāju, ka būtu daudz biezākas rindas, ja valsts dotu iespēju, negrib sūtīt savu bērnu, viņš vēl jauniešu vecumā nāc tā pats zemesardze, jo es esmu ar lielāko prieku mainos. Aha. Jā, un tad
Liene jau teica, ka viņai būtu interese attīstīt tālāk, teiksim, to mediķa lietu. Tas ir tieši tas pats, arī, kas man zemesardzē visvairāk interesē, un es pie tā tagad arī vēl mācos un tā. Bet es esmu ar to tieši runājis ar savu vecāko dēlu. Kā viņam būtu, teiksim, ja viņš būtu ievainots un pie viņa nāktu, teiksim, pavisam jaunas meitenes tur viņu kopt, vai tomēr, teiksim, manos gados viņš teica, zini, man tā mammas sajūta liktos tomēr, teiksim, kad ir tā kopēja jau, tādos mammas gados, viņiem būtu vieglāk. Un es domāju, redz, vai Jānīts, vai Andrīts, vai Kārlīts, vai kas, tam nav nekādas nozīmes. Tanī brīdī, kad man ir jādarbojās ar kādu cilvēku, kuru man jākop, viņš paliek tas mans bērns, un es to savu mātes, to gādību, mīlestību dodu tam cilvēkam, jā. Un es tieši tādā veidā arī redzu to savu galveno misiju, ko es gribētu dot zemesardzē, ka tad, ka būs vajadzīgs tās manas gādīgās rokas, es to varu darīt. Un, jā. Ar šādu misijas apziņu paldies, ka jūs dienējat. Paldies, ka jums ir šī vēlme būt tur. Un ir pamats aizdomāties arī svētku priekšvakarā, vai tomēr jaunā gadā nav mums daudzām mamām jāuzstāda jauni mērķi, jauni uzdevumi, jauni izaicinājumi, jo šie ir tik sirsnīgi un jēgpilni izaicinājumi. Jā, mums noteikti nevajag norakstīt savu paudzi. Mēs daudz ko varam un savu dzīvumu. Mēs daudz ko varam. Mēs varam. Ar šo arī noslēdzam šī gada pēdējo raidījumu Sievietes politikas virtuvē. Mēs varam. Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.